Raidījuma 4. studijas skatītājs vērsies pie mums ar jautājumu saistībā ar šo ceļu, kas ir vienīgais piebraucamais ceļš līdz viņa īpašumam. Problēmas sākās oktobra sākumā, kad Latvijas valsts meža veicot mežstrādes darbus sabojāja šo te ceļu un nu vairs tas nav caurbraucams. Pieder īpašums 47,6 hektāru platībā ar nosaukumu Cenu pļavas. Un problēma sākās ar to, kad netālu no mana īpašuma notika valsts meža izstrāde, un par manu vienīgo iebraucamo ceļu notika kokmateriāla izvešana. Līdz ar to ceļš tika sagandāts līdz neprātam. Šeit pat blakā man tai lejiņā tur bija izdzīta sliede 65 cm dziļumā. Nu, tālāk iet bišķi uz kalniņu. Tur sliede bija seklāka. Pašā kalna galā bija apmēram 30 cm. Nu, un tālāk atkal, kur nāca ārā uz šī ceļa, tur jau bija atkal 55-60 cm tāda sliede bija. Vēl 2. oktobrī pa ceļu varēja braukt ar vieglo automašīnu, bet jau pēc nedēļas 8. oktobrī viss ceļš bija sagandāts. Lai gan pieturas neliels sals, pamatīgi izbraukātās rises ir mīkstas, un tas nozīmē, ka meža īpašnieks no sava īpašuma vairs nevar izvest kokmateriālus. Sākumā sazinoties ar Latvijas valsts mežiem, Trēmeņa kungam apgalvots, ka ceļus salabos, bet nekā. Veicot mežstrādes darbus, konkrēti pievešanas darbus finālā pa šo dabisko brauktuvi, Latvijas valsts meža teritorijā esošo, sākās rudens lietavas, un tajos pārmetrajos apstākļos tika izbrauktas rises. Pēc mežstrādes pabeigšanas šīs rises šeit ir nolīdzinātas. Nu, diemžēl ļoti mitri apstākļi arī traucēja viņas ļoti kvalitatīvi nolīdzināt, tāpēc pavasarī noteikti šeit būs jāpielīdzina vēlreiz. Nolīdzināja. Tos dubļus sadzina sliedēs atpakaļ 6. novembrī tikai. Ja to uzskata par sakārtotu ceļu, tad es nezinu, ja sadzina dubļus atpakaļ izbrauktajās sliedēs, vai tā ir ceļa sakārtošana. Nekādā gadījumā. Kā norāda meža privāta īpašnieks, tad pirms Latvijas valsts meža veica mežstrādes darbus lūk šajā te teritorijā, viss piebraucamais ceļš bija gluds un labs, ka varēja pa to braukt arī ar vieglo automašīnu. Tagad tas nav iespējams. Kāpēc gan tika veikti mežstrādes darbi, kad ir pamatīgas lietavas? Jo skaidrs, ka izvedot kokmateriālus tiks izdangāts ceļš, kas, lai arī atrodas Latvijas valsts meža teritorijā, kalpo kā servitūta ceļš, kuru var izmantot privāti īpašnieks, lai nokļūtu līdz savam mežam. Šim ceļam ir sezonāls piekļuves raksturs, tā varētu teikt. Jo ja tajā laikā tad būtu braukusi šeit kāda cita tehnika, arī viņi būtu šo ceļu sabojājuši. Bet šeit atkal jautājums, kāpēc ceļš tika izmantots, citēju, pārmitros apstākļos, zinot, ka tas tiks izdangāts un pa to vairs nevarēs braukt? Varēja, protams, bet ir daudzas apstākļu sakritības, piemēram, arī šai atjaunošanas cirtē bija aizliegta mežstrāde izgraužu ierobežojumu dēļ. To drīkstēja atsākt tikai no 2. septembra. Nebija tā vienīgā cirsma. Protams, tajā brīdī, kad tika uzsākta mežstrāde, neprognozējās tik lielas lietavas, kaut kur ir aizķēries, un šie sliktie laika apstākļi ir nospēlējuši ļoti ļaunu lomu tieši šī ceļa iznākumā. Šajā vietā, nobrauktuve gāja līdzeni. Bet tagad viņa ir zem plaknes, meža plaknes. Tas nozīmē, ka šeit ir dīķis vai novatgrāvis šajā momentā. Tad, kad kusīs vai būs lieti, vienalga kaut vasaras vidū, te būs peļķe. Manuprāt, šajā vietā, vispār jau visa ceļa garumā vajadzētu uzvest nesošos virskārt, teiksim, to pašu balto smilti, nolīdzināt un problēma būtu atrisināta. Sausais atlikums jau ir tāds, ka tas ceļš ir vienkārši kļuvis krietni sliktāks. Viņš ir kļuvis krietni sliktāks uz to laiku, kamēr atkal šī augsnes virskārta sasēdīsies. Kad šis liekais mitrums pazudīs un pēc pavasara šķīdoņa, kad šeit nožūs, šis ceļš būs ļoti, ļoti līdzīgs tam, kāds viņš bija iepriekš.
Ko tas nozīmē privātīpašniekam? Gaidi vasaru, kad būs sauss. Bet tā kā arī privātīpašnieks ierobežojumu dēļ mežstrādes darbus varēs sākt no 2. septembra, tad atliks gaidīt nākamā gada beigas, lai kokmateriālus varētu no meža izvest, jo šobrīd, ja ceļu nesavad kārtībā, tas nav iespējams. No valsts mežiem es neprasu ne asfaltu, ne betonu. Būtu labi, ja viņi to uzliktu, jā, paldies viņiem. Bet es gribu, lai viņi sakārtot ceļu tā, lai viņš ir braucams. Gan vieglajam, gan smagajam transportam, jo man iekšā tāpatās būs koku materiāli, būs arī šķeldojamais materiāls, man smagajām mašīnām šeit būs jābrauc. Šobrīd paredzēts bērt šeit neko nav, jo tā ir dabiska brauktuve cauri valsts mežam. Protams, ja arī kādam ir nepieciešams viņu izmantot, tad šī izmantošana būtu jāsaskaņo. Tā kā, ja šajā gadījumā es noteikti piedāvātu un ieteiktu ar meža pievešanas tehniku vest un šo krautuvi ierīkot pie Latvijas valsts meža autoceļa. Taču veidojot krautuvi, tas sadārdzina loģistiku. Tāpat privātīpašnieks atgādina, ka pirms 5 gadiem Latvijas valsts mežu kokmateriāli vispār tika izvesti pa citu ceļu, un šis servitūta ceļš pat nebija jāizmanto. Kopsavilkums ir tāds, ka tiekoties ar valsts meža pārstāvi, vienojāmies, ka te šajā dīķī tiks iebērts kaut nedaudz, bet tiks iebērts. Konkrēti laika nesolīja, un tā kā būs sniegs, ka viņi tīrīs savu ceļu, arī sasalumu nocirtīs un nolīdzinās ceļu, nostums sniegu nost, lai ceļš nedaudz vairāk dabūs sasalu. Tātad vismaz kaut kāds kompromiss ir atrasts. Diemžēl pierādījies tas, kurš pirmais veids mežstrādes darbus, var braukt pa labu ceļu, bet nākamajam jārēķinās, ka tas var tikt sagandāts. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.